ko esi krautuvē, tā balīgi pilna krava nav, tāpēc, ka tur nevarēja vairāk neko izdarīt. Pūdēl skan. Divi smagie kraujās, viņam 3 kasetes un močī. Tagad viņš piekrauja to otro, un pēc tam viņš viņu pavilks tā kā uz apakaļ. Automātiski šuk. Vēl kaut kā, es jāpagaida tagad. Ja es par kaut kas jāpadara, varbūt tikmēr, kamēr viņš tur uzkrāmēs to otru kaseti. Un tak šnipeli vajadzēja samainīt. To kā reizes atradīšu atslēdziņu. Un samainīt šnipeli un es uzvākšu to pudelā. Tukšo. Kaut kā tā. Ir ko darīt. Šnipelēs. Un jā, un šī smagie kopā ņem kaut kāds 53 kubus aptuveni. Mīnus 50, 53 līdz 55. Kā no kurš ir skatot. Daži krauji ar kaudzi, daži krauji bez kaudzes, kā kurš. Jā, kamēr smagi krāvās, remonts rīt pilnās parā, tā kā tas ir remonts. Ir 2 nipeļi, 2 nipelīši sūdīgi gāja iekšā, šī praktiski nekas, ne 3 sanāk. Šitajā vispār bija stop, un šitas bija ļoti grūti. Viss tas ir kā viss čotka. Cilindrīts nedaudz sācis sulot. Tas tur tā. Mums tagad ir uzdevums dabūt to šito nolausto galdu nost. Tad viņš ir ielūzis iekšā. Viņu vajag dabūt nost. Un tā kaut kā. Ieskrūvēt parasto nipeli, jo Haristiem nav šitas 90-nieks, ko tur varētu ieskrūvēt iekšā. Tas būs sagādi, jāsagādā. No rīta pamanīju, ka tas lukturs izdedzis vispār. Šitos vēl neesmu izdarījis, jo tur man vajag skrūspīlis, principā, lai es iztaisinātu uz bliķis normāli. Šitas lukturs būs jāsmaina. Tagad es viņu nemainīšu, baigais neprasa, bet tas būs jāizdara kādās dienās. Labi, tagad primāri ir sataisīt šito un augšā sasmērēt arī. Ideja sekojoša. Man ir torks. Es viņu tā kā nedaudz pasitīšu iekšā un es domāju, ka es viņu atskrūvēšu. Jo es no malas te neko nevaru aizķert. Viss kā līdz pa nulīti. Ko? Ideja nostrādāja. Un torks arī vesels. Nav sačakarēts. Redzi? Strādājošs būs. Fleksēs nostās stoiks. Tā kaut kā nevar jau tās skrūzēs atskrūvēt, viņas jāfleksē visu laiku nost. Vismaz parasti tā ir. Nevar viņas vienkārši nekad atskrūvēt. Viņas viss ir nodauzīts, noņohāts, kaitai. Bet jā, viss nipeļs tur samainīja, viss smērējās. Salauz vēl viena lieta. Tas bija tā kā uz leju nolocījies šitas te sūdiņš. Redz, kur smēra nāk ārā. Es viņu uzlocīju uz augšu un laikam salauzu. Tā, to jāsūta. Kārtībā. Galiņi ienost. Tagad ir viena lieta, kad ir, ka šitā stoiks, šitā stāv, ir vairāk jāpielīdzina. Tās mazos, kas ir kociņi. Var gadīties, ka viņš, tas īsais nogrieznis, viņš ir nedaudzējis pirmās, tā kā stoiks virs, tā augstuma. Tad ir, var krīt ārā viņš, bet vienmēr tad augšu vairāk jācenšās ir tos īsos vismaz viss dabūt pie sevis krāmē. Vienmēr liekas, ka tu esi visu savācis. Bet nē. Labi, ka neuzbrauc virsū. Ir pa vidām. Noteikti daudziem baigi interesē, cik tev var Zviedrijā savest kubus. Protams, ten atkal ir tas abstraktais kāda cirsma un tā tālāk, un tur blā, vēl joprojām tā tālāk, un vēl joprojām. Bet principā tas, minimums parasti, ko tā kā parasti domā, ko vajadzētu, tas ir ķipa līdz tam sotakam, līdz 100 kubiem.
Nu, ja tev nav tie 100 kubi, teiksim, nu, pa to dienu, tad, nu, tas es runāju par etināšanos, ne par kēlenēm. Ja tev nav tie 100 kubi pa dienu, nu, tad tā diena ir diezgan ļoti bēdīgi izdevusies, jo nu, tas ir tas minimums, ko mums vajadzētu, nu, tā kā sapelnīt. Šis ir tas prikols, ka vienkārši apstājās traktors, tāpēc, ka nevar uzvilkt kalniņā. Atvainojies, ka pārtrauc. Bet tā, teiksim, šajā scenārijā kāds ir šeit. Man ir diezgan tālu jāved, tur vidējais 975, nu, kas ir 975 metri, tas ir manā gadījumā, tas nav tā. Man ir lielāks, jo cirsums kopējais ir 975. Es visu laiku tagad vedu tur tālo galu, nu, tur nebija varianti, nu, tur nevarēja čaļi, nu, tikt augšā kalnā, jo viņiem sūkņi remonts bija tā tālāk, nu, kā ir tā, nu, jāved, nu. Tad man sanāca, bija diena, ka pat bija 60, pirmajā dienā 80, tur tagad vakardien 90, nu, šodien arī kaut kas pie Sotaka būs, nu 100 jābūt. Nu, un tas ir tas, nu, tie tāda attāluma, bet, nu, pie liela, protams, nu, bet ja ir kaut kāds tuvās cirsmas, tur, teiksim, kaut kādī tur vidējais attālums līdz 400 metriem, tur plus mīnus, nu tad ir jāved tie 170, 200 kubi dienā, un tad ir ok. Protams, tuvāk tu var arī vairāk, nu, ja var un ir gribēšana un ir jaudi, jo tos 200 kubus tur sakrāmēt, sadarīt visu, lai tu viņus izvestu, nu, ir diezgan jāiesvingst, to, lai saka. Un vēl jau arī ļoti, nu, atkarīgs no tās cirsums. Bet, nu, man savu pieredzi ir, nu, kopā es saveicu diezgan daudz tūkstošu šos kubus, tā kā es zinu, ko es runāju, es neņemu informāciju no tukša gaisa. Ir bijuši dienas, kad tu ved arī tos pašus 60 un 40 tikai izved. Nu labi, tāpēc, ka tev tur jāpakojās, varbūt bija daudz, bet tā ir. Nu, ja mēs nerēķinām tur kaut kādas force majeures, kad salūst kaut kas un tā tālāk, bet reāli tu visu dienu esi maucis, un tev ir 40 kubi. Tu esi nopakojies, tu esi tur noņēmies, tu esi iepakojis vairāk nekā tu esi izveicis vēl piedavām. Nu, un tā kaut kā, nu. Kas, jā, par tiem, nu, šeit par tiem 60 kubiem, kas bija tajā dienā, nu, nenormāls attālums, nu, salīdzinoši, ko es, nu, esmu veicis, nu, tā. Šeit Zviedrijā tas ir viens, un otrs ir tas, ka, nu, jā, nu, tāpatās papako paralēli to padara, to, nu, ir diezgan, nu, tas viss, tie visi darbiņi vēl tie, kas salasās tev papildus. Nu, labi, tas jau, protams, tev ir tāpatās, kad tu pako, tās jau tev ir pakošanās, nu, stundas jebkurā gadījumā, par to jau tev maksā. Un tas ir forši, jā, protams. Jā, tātad galīgs minimums, vismaz sotaciņš, nu, censties vienmēr kaut kā sadarīt, lai ir ok. Bet tā ir forši, tur 170, 200 kubi, tad jūti, ka tu esi nopelnījis un priecīgs arī priekšnieks, gan jau ir baigi jau nesazinās ar viņiem, bet, nu jā, tas tā. Paturpināšu nedaudz, ja jau te iesāku par tiem kubiem, tad arī var pateikt, jā, mazāko es pateicu 40, bet lielākais ir pa 9 stundām 320. Bija forša kontorkas retināšana, kā ceļu. Vienkārši brauc krāmē, reāli līdz 3 dienā. Ar Harvesteru mēs kopā sākām vienmēr. Un līdz 3 dienā tad jau bija savests jau ķeksīts tāds. Forši. Reku Sanders. Tomēr bija rajonā. Nē, reku brālēns arī Sandrim. Tur ir 2. Es uzspēju. Palika 15 kilometri. Kāpēc viņš sit apakaļ? Murks kaut kāds. Bet ļoti labi. Viss kārtībā. Mazie svētki. Zviedrijā arī kājas ceļas uz salu. Nē, patiesībā viņiem ir tas sals bez tā svienas vielas, kas, es nezinu īsti, jāpameklē internetā ir, bet nu, viņiem ir tas prikols, ka tas sals ir tīrs. Tās mašīnas arī šeit, teiksim, Latvijā. Prikols tāds, ka viņi tur kājas nezinu ar ko, ka tās mašīnas paliek melnas viss no tās salas un tā tālāk. Šeit tā nav. Šeit tās mašīnas, kāds viņas ir tīras, tāds viņas ir.
principā es Zviedrijā esmu tikai 2 vai 3 reizes mazgājis mašīnu, kad brauc pa Grančinēm. Bet, ja brauc sanāk, lielākā daļa sanāk braukt pa asfaltu, tad ļoti reti, kad ir vispār jāmazgā autiņš. Ziemas periodā Latvijā, teiksim, tā mašīna paliek vienkārši melna no tās salas. Es atradīšu internetā, kas tā bija pa vielu, un es pastāstīšu, ko noņem nost no salas, lai būtu viss galīgi ok, tas vienkārši ir dārgāk. Latvijā to neizmanto. Jā, Zviedrijā izmanto akmens sāli. Principā viņi izmanto visu, kas ir bez piejaukumiem. Tāpēc arī tās mašīnas paliek tīras. Viņas tā nepieķerās nekas pie tām autiņiem un tā tālāk, tāpēc arī nav melns. Latvijā izmanto tehnisko sāli, kuram var arī būt piejaukumi līdz 1% ar lietām, kas nešķīst. Un lielākoties tās lietas arī ir tas, kas padara to visu melnu, netīru un tā tālāk. Kaut kā tāda ir tā atšķirība. Protams, tas ir akmens sāls un vēl viņi visādas tur savādāks arī maisījums izmanto. Tas, protams, viss ir dārgāk nekā tehniskās sāls. Kaut kā tā. Tāpēc mums tās mašīnas šeit Zviedrijā ir tīras.